drīz devos pie biodermas speciālista, lai uzdot svarīgākos jautājumus par sejas ādas kopšanu. Es ieteiktu ziemā noteikti lietot papildus intensīvi mitrinošus līdzekļus, jo par cik telpās gaiss patiešām ir ļoti sauss un āda ļoti daudz zaudē ūdeni, mitruma līmeni. Tad papildus ziemā iesaku lietot dziļi mitrinošus serumus. Un vēl viena no papildus lietām, ko varam ielikt ikdienas rutīnā, ir mitrinošu masku lietošana. Šeit jāsaka tā, ka skrubis un pīlings ir divi dažādi kosmētiskie līdzekļi. Ja mēs runājam par skrubi klasiskā izpratnē, kas ir kosmētiskais līdzeklis ar mikrodaļiņām, tad papildus ādas attīrīšanai es ieteiktu to lietot reizi nedēļā pie noteikuma, ka kombinētas un taukainas ādas īpašniekam nav novērojami iekaisīgi elementi, jeb sarkanās pumpas. Ja ir šāda veida iekaisumi, tad skrubļa lietošana ir jāpārtrauc uz laiku. Savukārt par pīlingu runājot, kas ir vairāk procedūrā kosmētiskajā kabinetā, kur speciālists ar augstāku procentu skābju preparātiem veic šo kosmētisko procedūru, minimāli es ieteiktu reizi mēnesī. Jā, ir iespējams un ir jāpiemeklē vienkārši pareizs ādas kopšanas līdzeklis, jo ir daudz dažādu krēmu, kas iedarbojās tieši uz šo ādas problēmu. Papildus ādas attīrīšanai no šiem te melnajiem punktiņiem, jeb komedoniem, var lietot kādas attīrošās maskas T zonā, kas satur, piemēram, kaolīnu, jeb šos te kosmētiskos mālus.